Tagad interesantākā daļa. Cik daudz no jums zina vārdu bezpredēls? Droši paceliet roku, tas nav ļauni. Kur daudz zina, kas ir bezpredēls. Es pastāstīšu mazliet. Bezpredēls no krievu valodas, varbūt tiem, kas neredz, vai tiem, kas negrib lasīt. No krievu valodas bezpredēla tās ir darbības, kas pārkāpj jebkāds rakstīts un nerakstīts likums. Jēdzienu sāk izmantot 90. gadu sākumā, mums par lielu pārsteigumu bijušajās PSRS valsts teritorijā. Sākotnēji, kas izplatījās kriminālās aprindās, norādot uz rupju kriminālu, un kas vēl svarīgāk, pašu noziedznieku radītu likumu pārkāpumu. Tas nozīmē, ka mēs ejam tieši tik tālu, ka mēs ne tikai pārkāpjam visus likumus, kas rakstīti, bet vēl pārkāpjam tos likumus, kas nav rakstīti. Un te es gribētu nodemonstrēt jums vienu piemēru. Kas mūs sagaida skaļas pārdomas industrijā? Bet pirms tam es gribētu pateikt pāris lietas. Pirmkārt, mikrofonu mēs tev. Tātad vēlreiz, kas mūs sagaida skaļas pārdomas industrijai? Vispirms es gribētu atvainoties visiem tiem, kurus varbūt tas satrauc. Tāpēc es jūs pabrīdināju. Pēc tam es gribētu pateikt, ka neviens no organizatoriem nezināja par to, ko es nu pat izdarīju, un es uzņemos pilnu atbildību. Vēl es gribētu teikt to, ka es par visu samaksāšu. Un vēl to, ka universitātes nauda procesā nebūs iesaistīta. Es gribēju parādīt, kā izskatās no malas lietas, kurām nav atrisinājumi. Ko es reklamēju? Kas tā ir par publicitāti? Un es aicinu cilvēkus, industrijas pārstāvis un arī patērētājus turpināt šo diskusiju un jautāt, vai lietas var darīt pašmērķīgi vai nē. Paldies!